Esiet sveicināti virtuves sarunās. Šodien mēs vēlamies parunāt par bērniem vasaru un bērniem vasarā, par nometnēm un visādām citādām lietām, kas ar to saistītas ar bērniem vasarā, un iespējams arī par pašvaldībām, par to, cik pieejamas mums kā iedzīvotājiem ir pašvaldības. Un tāpēc mēs esam uzaicinājuši uz sarunu Kristu. Sveiki! Žurnālisti, redaktori, kura padalīsies savā pieredzē un viedokļos kopā ar mums. Un tātad, klāt ir vasara, jūnijas. Tad, kad mēs bijām krietni jaunākas visas, tad noteikti, ka mēs to gaidījām ar nepacietību. Es to tagad gaidu. Tu tagad negaidi vasaru? Gaidu, protams, bet tagad kā pieaugušie, un kuriem jau ir bērni, mēs raugāmies uz to mazliet citādāk, jo tas ir uzreiz liels pārbaudījums ar laika menedžēšanu un visu pārējo. Un Krista, kā tev ir? Man laikam jāsāk, es sākuši jau ar tādu skandalozu teikumu, ka es esmu tā mamma, kuras 3-gadnieks visu vasaru iet uz bērndārzu. Manai meitai ļoti patīk bērndārs. Tad, kad mēs kādreiz sastrīdamies, viņa saka, es braukšu uz bērndārzu, tā kā mums ar to nav problēma. Un es esmu strādājoša mamma, vīrs ir strādājošs, mums ir 2 superīgas omas, bet tās omas nevar tikt tik ātri viņiem, man liekas, līdzi tiem bērniem, nekā viņi paši spēlējoties kopā. Līdz ar to, kādas brīvdienas mēs noteikti paņemam, braucam uz zoodārziem, izklēdēties, pavadam laiku arī pilsētā no tā, kas ir piedāvāts bērniem, kur atpūsties, laukumiņi un svētki un ģimenes dienas un dažādas sportiskas aktivitātes ir lērums, bet tā ikdiena tomēr ir bērndārzā. Un ir mammas, kas to noteikti mani tagad klausoties nosoda, bet es pilnīgi par to neuztraucos. Tev pašai patīk iet bērndārzā? Es arī, es ļoti priecājos. Protams, tajā laikā, kad tie gadi vēl atpakaļ, mēs visi jauni, bet tāpat, tad jau tik no 3 gadiem, man liekas, ka sāka iet bērndārzā. Tagad jau tas bērns ir jau tādu 1,5 gadu iedzīvojies un droši tur pavada laiku un ir atradis draugus, un tie bērni pieaug daudz ātrāk. Jo arī tikko atbraucām no bērnu dzimšanas dienām, kur 3-gadnieki pasaka, ka viņi svinēs ar Robertu, Lindu, Martu kopā, nevis tikai ģimenes lokā. Viņiem jau ir tādas, es teiktu, draudzības izveidojušās. Līdz ar to es atceros tās vasaras mājās, bet es jau neatceros tik daudz to bērnu dārza laiku. Es atceros tomēr tos skolas brīvlaikus. Un tie arī bija pagalmā ar bērniem, vai arī laukos, protams. Tagad pagalmos bērni spēlējās vispār. Un man tagad Pilsētās, manuprāt, spēlējās, gan. Mēs dzīvojam privāti mājā, un es esmu iebraucējis Ogrē, un es tiešām ļoti brīnījos, kā privāti mājās bērni iet ārā. Es nezinu, vai mammas izslēdz dators vai noslēp telefons, jo tomēr tāda... bet ciematā, tev ir privāta māja ciematā, tev nav tā viensēta. Viensētā noteikti ir grūtāk, bet tie kaimiņi ir tuvu, bērni tomēr grib iet ārā un spēlēs, un es par to vienmēr ļoti priecājos, ka es dzirdu, ko kliedz un beļauju līdz 10 vakarā un nevar sasaukt mājās. Jo es, piemēram, arī piedaru pie tās paudzes, kuri no rīta izgāja un vakarā atnāca mājās. Ja? Un es esmu ļoti skarbā periodā, jo mums bija ķengaraks. Man bija visapkārt cēla 9 stāvu mājas, un mums tās mīļākās spēļvietas bija izraktas milzīgas bedres, sadzīti pāļi, kur taisīs tālāk 9 stāvenes. Tā kā mēs ļoti, lai kāds uzvilktu, piemēram, ķiveri, tā kā brauc ar riteni. Tas taču vispār labi paši riteņus kaut kā sataisīja. Brīžiem tie riteņi bija tādi, kur bija pirmais ritenis bija lielāks, otrais mazāks, bet vienalga kaut kā mēģināja braukt viens uz otru, uz rāmjiem tur ved, un tādu bija, tagad ķiveri. Es skatos, tam ķiras. Bet es priecājos. Es arī vadu Alisi uz bagāžnieku. Viņai ķiveri, man ir karsti saulē, kad ir tās 3 saulainās dienas vasarā. Bet
man arī ir jāvelk ķivere. Un tas īstenībā tā disciplīna bišķīt man tomēr patīk, ka tā drošība jau ir ievērota un Ogrē. Tas, kas mani arī mazliet pārsteidza, es esmu oriģināli Jelgavniece, no Jelgavas atbraucot, ka šeit, vasarā, protams, vēl vairāk, bet arī ziemā tas aktīvais sports, tā atpūta, tā ģimeņu iešana ārā no mājas, no tiem ekrāniem, man likās, ka šeit noteikti daudz vairāk. Varbūt tas ir kaut kāds arī piedāvājums, kā tad ir izveidota pilsēta zilajos kalnos, kas notiek, un laukumi un citas lietas. Tas ir nenormāli svarīgi, jo mums, piemēram, šobrīd, tikai šobrīd šeit robežos mums taisa veloceliņu, un tikko pagājušo nedēļu uzklāja asfaltu, un tagad tās maliņas tur zālīt, un viss, tur vēl darbi notiek, lentītes vēl nav grieztas, un mēs vakarā braucot mājās, uzreiz ir cilvēki, pa pilnam. Tur ir bērni ar riteņiem, tur ir ar skrituļdēļiem, tur ir visi vecāki tāpat vienkārši pastaigājās. Tas ir nenormāli svarīgi, lai būtu tā infrastruktūra. Un tev patika bērndārzā? Es negāju bērndārzā. Tu esi mājas bērns. Es augu mājās. Tu esi mājmācībā. Tu skolā gāji? Jā, piespiedu kārtā. Bet es augu pie vecmāmiņas. Un līdz ar to pie manis arī veda man māsīcu, piemēram. Un citus radu bērnus pie mums nogādāja vasaras sākumā. Dažus beigās savāca. Vakara beigās, piemēram, viena māsīca savāca augusta beigās. Tagad ar vecāka lomā tu vari atcerēties, cik tiem vecākiem bija forši, ka visu vasaru. Cik viņiem bija forši, jo tā, manuprāt, ir diezgan liela problēma tiem vecākiem, kas nestrādā no mājām, kam nav attālinātais darbs samanedžēt, saplānot latviešu valodā. Laikam pareizāk būtu teikt laiku. Skolniekiem, ja skolniekam ir tas brīvlaiks bērndārzā, laižam, bērniem patīk. Mans bērns tagad pabeidza bērndārzu, bet viņa neies vairāk, tāpēc, ka es viņai teicu, ka viņa neies. Viņa gribēja, bet es nē, tu pabeidzi. Bet tagad viņa neiebilst un vairs negrib atpakaļ. Ko darīt? Tad ir nometnes noteikti. Nometnes ir. Man ir arī nometnes visu vasaru. Šobrīd, man liekas, ka kādreiz arī tās nometnes, es vēl neesmu izaugusi līdz nometņu vecumam savam bērnam, bet man liekas, tās nometnes kādreiz arī bija tādas varbūt garākas. Šodien ir arī ļoti, man liekas, populāri tās dienas nometnes, ka būtībā... Tāpēc, lai lētāk tas būtu. Es domāju, lai tas būtu, tas ir tikai tāpēc, lai naudu varētu. Nav arī varbūt tās palikšanas pa naktis, kas kādam vecākam var nepatikt, bet tas bērns visu dienu tur ir nodarbināts. Ja, protams, bērns nodarbojas ar sportu, tad man ir kaimiņos 3 dēli sportiski un otros kaimiņos meitene ar puiku, ar brāli abi spēlē basketbolu. Līdz ar to tur visas brīvdienas ir treniņos un čempionātos. Tā kā īstenībā tādā ziņā sportiskajiem bērniem tā vasara aiziet arī turpmākajā sportā, jo tad netraucē tās mācības pa vidu. Tie bērnu dārzu lietas, jo ir tikai bet labi strādāt. Mēs, piemēram, braucām uz laukiem, tur ir garās kartupeļu vagas, tur ir cukurbiešu vagas, tur ir lopi, tur ir, pie lopiem mums nelaid. Mans tēvs bija dzimis 30. gadā, un viņš stāstīja, ka pilsētas bērns uz visu vasaru veda pie saimniekiem, Ulmaņa laikā viņi tur strādāja. Par to jau raksta arī grāmatā. Bet mūsu bērnu, tas ir pilnīgi, manuprāt. Tagad jau nav tādu vagu daudziem. Man, piemēram, nevienam no ģimenes nav tāda. Nav, pie manis atrada uz lauku mājām. Bet es arī kā pilsētniece Jelgavas centrā pašā dzīvojot, braucu pie mammas māsas uz laukiem, kur vēl tādā, varbūt pat bērndārza vecumā bija vēl kādu gotiņu un bija dusmīgs gailis un klekarīgas vistas un lielās vagas. Un īstenībā tas arī bija tāds kultūras šoks tam bērnam, kurš visu saņem maisiņos un veikalu plauktos. Vagā, es atceros, ir tāds viens slavenais stāsts par to, kā Krista gāja ravēt burkānu vagas. Oma teica, izrauja visas nezālītes, izrauja visas, arī burkānus, visas zaļumus izrauja.
Tā kā kādreiz varbūt tiešām tā vasara nāca mazliet ar tādu pievienoto vērtību, arī kaut ko iemācīties. Bet jūs gribētu, lai jūs bērni, piemēram, es nemāku šūt, un es arī nemāku saviem bērniem. Es māku adīt, es māku to, bet es nemāku šūt. Ja? Es, piemēram, gribētu, lai man bērni iemāca tādu vasaru, izmanto kaut ko iemācoties. Jo šobrīd es nezinu, kā tagad. Es zinu, ka tā, ka mani bērni aug, tad visas tās nometnes bija vērstas tikai uz to, lai viņus izklaidētu. Vienu tur izklaidēja kā Hariju Poteru, vienu tur izklaidēja tā, vienu tur izklaidēja tā. Nu labi, vēl viņam var uzdot angļu valodu mācīties, angļu valodu mācīties, bet tad tas taču vairs nav brīvlaiks, to taču viņš, tad atpūšamies, bet vai arī daram, jo jūs jau nezināt to slaveno teicienu, ka bērniem ir 2 agregāti stāvokļi. Viņi ir vai darbā, vai nedarbā. Ja? Jo es, piemēram, baigi centos, lai mani bērni strādātu. Tamdēļ man, piemēram, mājās nav trauku mazgājumā mašīna. Es mēģināju, lai viņi paši iemācās traukus mazgāt. Protams, tas viss beidzās ar to, ka es pati to daru. Ja? Pat arī, piemēram, dobas man sākās tikai tad, kad bērni, jo man likās, ka viņiem ir jāiemācās. Viņiem ir jāiemācās, kā tas burkāns tevis pieminētais jau izaug, kā viņam tur. Man likās, ka to vajag viņiem izdarīt, bet finālā jau, protams, es pati to visu daru. Ja? Un sen viņi vairs tur nenāk un nepalīdz. Ja? Palīdz, ja pasauc, tad palīdz, bet nav tā, ka tur raujās. Ja? Bet, man gribētos, lai viņi kaut ko tādu jēdzīgu, ja tur. Es nezinu, domāju, kā jums. Tur noteikti ir vieta izaugsmai tajā, ko tu saki, ka noteikti ir kādas nometnes, bet vairums tomēr ir uz to izklaidi brīvā laika pavadīšanu dažādos spektros, varbūt arī Potters vai burvji vai sports vai kādi citi veidi, bet īstenībā bērnam jau patīk mācīties, darīt jaunas lietas. Mēs esam piekusuši un mums nāk miegs un nesanāk un grūti kaut ko jaunu iemācīties bērnam, jo īstenībā tas patīk. Un ja tā nometne būtu virzīta uz to, ka viņš apgūst šīs 4 kaut kādas jaunas lietas vai rokas. Vai, piemēram, sveces lietu vai kaut kādu no koka kaut ko vai kaut ko. Baigi, es to ļoti gribētu. Var jau būt, mēs jau nezinām droši. Bet šeit arī uzreiz mēs varam paskatīties no otras puses, ka tādā vispārīgā informācijas plūsmā šīs nometnes mums neatnāk līdz mums. Tātad tas nav tāds vairākums, un tad varbūt ir vieta. Kā jūs, labi, tu biji mājas bērnu skolā, tu gāji bērndārzā, tā negāji. Ko tu pavasarā darīji? Atpūtās. Man bija sūtījus dobēm nekādām, cik es atceros. Bet strādīgi tu tāpat esi, ja? Arī tad, kad tad secinājums ir tāds, ka pat tad, ja nav bērnībā bijusi dobas, tad tajās vagās man labāk arī nelaist, jo es varētu pieļaut tās pašas kļūdas, kuras Krista pieļāva. Man nepatīk zemes darbi. Bet citas lietas, protams, man nav izaugs, es daru, man ir jādara. Bet es atceros vēl vienīgi to, ka es lasīju Kolorādo vaboles. To gan es vēl paspēju padarīt no kartupeļiem. Bet man neviens nemaksāja, bet citi man paziņas stāsta, ka viņiem ir vecmāmiņas un vecmāmiņas maksājuši tur 1 centīmu par katru vaboli. Jā. Tas arī vispār ir interesants jautājums. Daudzi vecāki par tādiem mājas ikdienas darbiem dzirdēs, ka maksā bērniem. Iztīri istabas tev samaksāšu 5 eiro vai izsūc man mašīnu, dabūs 10 eiro. Jūs esat cerpējuši? Es ne, bet es to, es nezinu. Nē, droši vien, ka ir, jā. Jā, valstu. Jo viņiem pēc tam, kad viņi izaugs, neviens par to nemaksā. Un viņi sapratīs, cik dzīvēs. Skarba. Nē, es arī domāju, ka par to nebūtu jāmaksā. Es vairāk piekrītu, ka tie mājas darbi jāiemācās, kaut kāds veids jāatrod, kā viņus tajā integrēt. Un īstenībā, es, piemēram, savam 3-gadniekam saku, ka mamma nav kalpone. Tad bišķi jāsāk mācīties, ka tā gulta ir jāpievāc vai
savi zaķi, visi jāsaliek. Jā, un tad beigās, kad tu viņiem kaut ko pajautā, tad viņi saka, es neesmu kalpone. Nu, kad paliek vecāki. Es neesmu tava kalpone. To jau atkārto, jā, to jau ātri iemācās. Nē, nu jā, mēs arī domājam, man nepatīk, ka tādas naudas mantas attiecības nav ģimenē iekšā. Tu vari, protams, iedod viņam kaut kādu uzslavu vai kaut ko, vai kaut kādu, varbūt, nezinu, tur aiziet kopīgi vakariņās vai tur uz McDonaldu vēl kaut ko, ja, bet tā, tīri naudas mantas attiecības, tās ir citas attiecības, tas ir cits veids, kā tāds notiek. Tur labāk tieši tā sabalvojums, varbūt mēs sakārtojam māju, katrs savu to stūrīti, un mēs varam aizbraukt uz zooloģisko dārzu vai uz laukumiņu. Vai atcerās, man bērnībā lielākais apbalvojums viesot nopeldēties. Jā, kaut kas īpašs. Ten mēs bieži braucām, bet tas tāpat, ka visi kopā tagad aizbrauc. Jā, manā laikā vēl bija tā saucamās pionieru nometnes, bet tādā gan es nekad neesmu bijusi. Tur laikam bija tā, ja man tēvs bija tāds ļoti, viņš man deva arī tādas grāmatas lasīt, kuras tajā laikā nebija īsti ieteicams un varbūt pat nebija atļautas, nezinu, vairs tad jau jāpēta. Bet viņš uzskatīja, ka tas ir tāds, kaut kāds tāds ideoloģisks pasākums, un tur uz tādām bija jau tādas, jā, un tās jau nebija ne par dārgu naudu, ne par kā, un tur jau mēnesi, piemēram, tu veselu mēnesi tur dzīvo tādā pionieru nometnē. Ko tur darīja, es nezinu. Šobrīd jau arī ir ļoti daudz vecāki, kuri ir pret, piemēram, nometnēm, kā es iepriekš minēju, arī nometnēm palikt par nakti, domājot arī par bērna veselību, ja viņam ir kaut kādas speciālas vajadzības. Man, piemēram, ir 1. tipa diabēts, un ja bērnam ir 1. tipa diabēts, tā ir tāda neredzama slimība, un ar viņu viss ir kārtībā, bet arī tam pieaugušajam, kas tad varbūt to dienu, 2 vai nedēļu kopā, ir jābūt lietas kursā, ja kaut kas pēkšņi notiek, kā arī jārīkojas. Varbūt tas arī kas var notikt? Atstumi no šīs idejas. Cukurs var uzkāpt par augstu, un viņš ir nokrist par zemu. Ja viņš ir par zemu, tad cilvēks paliek tāds apātisks mazliet, tādi augsti sviedri bērnam ir, viņš ir kā mazliet neloģiski sāk runāt, un tad vienkārši jāpēd ir kāds saldumiņš. Bet tagad bija tas protests par tiem sensoriem, kā tu pati arī piedalījies. Jā, ne? Bērniem arī šie sensori ir. Kas tie ir sensori? Šobrīd mēs ļoti vēlamies būt, man liekas, tāda iekļaujošā sabiedrība dažādos jautājumos, bet mēs aizmirstam mazliet tādas primitīvās lietas, piemēram, par to pašu veselību. Mēs esam Eiropā, un tad mazliet novirzamies tad, kad atver kādu konkrētu tēmu, un tad mazliet atkāpjoties no tēmas par šo diabētu. Bērniem tiek apmaksāti sensori, tie ir tāds maz tāds riņķis. Viņiem apmaksā līdz 18 gadiem. Un bērns ar telefonu pieliekot var izmērīt savu cukura līmeni. Bet tev vienkārši kā pieaugušajam, ja tu vada nometni, ir jābūt lietas kursā, ka viņam pirmkārt ir šis sensors. Un kas notiek, ja viņam nokrītās cukurs, viņš visdrīzāk ir pats iemācījies par sevi jau parūpēties. Tas noteikti nav kāds 4 gadnieks, jā, tas ir 7, 8 gadus vecs bērns, kurš ir drīzāk vai pats veic injekcijas. Un, protams, ar šo slimību ļoti labi, tāpēc saku, viņa tāda neredzamā slimība. Viņš tiek ar visu visdrīzāk galā. Bet mani vairāk uztrauktu, vai šie cilvēki, kas tādā nometnē atrodas, ir lietas kursā, jo rakstot par šo tēmu, ka skolā medmāsiņas atsakās veikt kaut kādas darbības vai vispār uzraudzīt šīs lietas, ka mammīte sēžais klasē, klases durvīm visu dienu, ommīte sēž blakus solā visu dienu, lai būtu vienkārši klāt un nedod Dievs vienreiz gadā kaut kas notiekās un ir jābūt, ir jārēģē un jāpalīdz šim bērnam. Tas, man liekas, ir vēl viena tāda lieta, kas varbūt aptur kādu doties uz vai palaist savu bērnu uz šo nometni. Tā noteikti ir arī vēl viena tēma, kur mums vajadzētu vairāk ne tikai par diabetu, arī par kādām citām autoimūnām slimībām, kur ir vajadzīga kaut kāda mazliet izpratne tādā primitīvā līmenī, kā palīdzēt tam bērnam. Kāpēc tā māsiņa atsakās? Viņa nemāk? Viņa nemāk, bet viņa it kā palēdz zem likuma, ka viņa nevar veikt nekādas medicīniskas manipulācijas, ka viņa nevar iešļiecēt insulīnu otram cilvēkam, bet tur būtu vairāk vienkārši tāda ikdienas uzraudzība,
painformējot, kāds būs ēdiens, cik tur ir ogļhidrāti. Nu, tur tomēr viņam nav jākļūst par ārstu. Tā ir tāda atkal tāda neizglītota varbūt problēma, ka mēs nezinām, kas ir insulīns, kas ir diabetes, un mums ir tā neizpratne par to, kā ar viņu sadzīvot. Tā mana doma galvenā bija, ja mums ir problēmas ar to skolā, kur bērns ir 9 mēnešus, tad noteikti arī problēma ir vasarā nometnē, kur tas cilvēks tad paliek pieaugušais viens ar 20, 30 vai cik bērniem, kur kādam var būt šī slimība. Bet, lai vadītu nometnē, es zinu, ka ir jādabūna certifikāts īpaši. Jāiziet kursi. Nu, jā, bet jautājums, vai tur māca tādas lietas, par kādām palīdzību šādās situācijās, to gan es nezinu, bet man šķiet, ka vajadzētu. Nu, žēl, ka vēl joprojām šī lieta varbūt nav tik ļoti sakārtot, jo mamām pašām ir jāiet cīnīties. Tās, kuras iet un pašas izstāsta un izveido labu kontaktu ar pieaugušo, kurš ir tātad nometnē vai skolā ar bērnu, un viss ir kārtībā, tad ar to bērnu viss ir kārtībā. Bet mēs kaut kā sistemātiski sabiedrībā, valstī neprotam izveidot kaut kādu schēmu, kas atvieglo dzīvi tam bērnam, lai mammai nav jāsēž blakus 10-gadniekam. Bet tā notiek tiešām? Jā, un jātraucē. Jo es domāju, ka tur, kur ir jābūt bērnu sabiedrībai, tur arī mammai vienmēr blakus nav jābūt. Bet, diemžēl, dažās situācijās vienkārši viņi ir spiesti to darīt. Tu runāji par to atvieglot dzīvi sabiedrībai, bet es zinu, ka tev ir kāds piemērs, kurš ļoti uzskatām parāda to, ka neviens nemaz necenšas atvieglot dzīvi sabiedrībai. Nē, tas man šodien izbesīja. Es aizbraucu uz vienu Pierīgas pašvaldību un gribu tagad iet tur iekšā, un es tieku tikai līdz trepēm. Un tālāk ir kaut kādas pogas un kaut kādas speciālās atslēgas, un es domāju, kas tas ir? Vai tiešām tā pašvaldība ir domāta tiem cilvēkiem, kas tur strādā, vai tiem, kas tur kādu vajadzību nāk risināt? Tas ir tas pats stāsts, piemēram, kāpēc tai Evikai Siliņai vajadzēja tās VIP zāles? Kāpēc? Tā ir tā kaut kāda, es esmu pārdzīvojis 90. gadus, kad cilvēki no pilnīgas nabadzības pēkšņi dabūja baigo bagātību, ja? Un tad viņi vienkārši prātā juka, ja? Tiešām prātā juka. Un man liekas, ka tas ir tieši tāda pati, kad nabaks kļūst par kaut ko, vai iegūst varu, vai iegūst kaut kādu bagātību, viņš sāk prātā jukt. Ja? Un tad viņam vajag VIP zāles, tad viņam vajag VIP lidmašīnas, tad viņam vajag vēl kaut ko. Un tad, labi, es nezinu, Kariņš jau laikam nāk no kaut kādām ārzemēm, tur jau tā nebija. Ja? Bet man tas tiešām, man šodien ritīgi tas izbesīja. Vai arī tādu, es nezinu, kā tagad ir, bet savulaik, kad Rīgas doma vēl bija tur, kur tagad ir ārlietu ministrija pie teātra, ja, tur Valdemāra ielā, tad tu gribi aizbraukt uz turieni. Nē, stāvvieta tikai ar pašvaldības atļaujām. Bet kas? Kam tas ir domāts? Tiešām, es sapratu, ka bija baigi ērti tajā Covid laikā. Ja? Visi noslēpās, visi sāka pierakstīties, visi gāja pēc pieraksta. Tagad mēs uzskatām, ka ir normāli, ka aptiekā tev ir jāpaņem numuriņš. Kāpēc man aptiekā? Es ieju man vietējā aptiekā, man tagad neviena cilvēka nav, man ir es pieeju pie kasiņas, saku, paņemiet numuriņu. Kā? Tas ir tāds, saprotam, tā ir pastā, kad neviena nav. Paņem numuriņu, ja? Un te tas pats, ja? Kaut kāda poga, ja? Man jāzvana darbiniecei, viņa nāk ar kaut kādu to savu, to speciālo kaut kādu atslēgu, pīkstini, laiž man iekšā, tad man laiž ārā, man tiešām varētu būt saistīts ar to, ka daudz strādā no mājām, attālināt arī. Gan jau, ka tur ir, viņi ir pieraduši, ka cilvēki arī attālināt ar viņiem sazinās, bet, protams, ka ne visi un ne visu var atrisināt attālināt. Bet es tomēr, varbūt arī
Nē, man tas liekas, tas ir tāds kunga kalpa attiecības. Nu, tas kungs, un tu nāc pie manis pēc savu veidu, bet otrādi. Es esmu veco laiku cilvēks, es esmu piedzīvojis padomju gadus, kad pārdevēja veikalā, kurai bija pieeja pie desām, bija centrālā persona visā apvidū. Ja? Jo viņa bija vissvarīgākā, un viņa drīkstēja Viņa drīkstēja pateikt jebko tev, ja, un tev bija vienkārši pazemīgi jānokar galvu un jāiet. Tad tas ir mainījies. Tas ir mainījies, un to jā. Bet šo lietu, manuprāt, mēs vēl neesam pārdzīvojuši. Mēs vēl neesam pārdzīvojuši, ka viņi ir kalpi, par ko mēs viņiem maksājam algas. Mēs viņiem īstenībā esam darba devēji. Mēs darba devēji, tieši tā mēs esam darba devēji. Tur man laikam gribas tomēr, lai cik daudzas lietas ir pasliktinājuši tie sociālai tīkli un tā mūsu ecēšanās online par to un šo. Un vēl nezinu, ko tad tas man liekas, ka tomēr tā interneta vide kaut kādā ziņā mūs ir nolikusi tādā līdzīgākā situācijā, jo es varu ne tikai caur cilvēks, iedzīvotājs, ogrēniec, ne tikai caur rakstot avīzē vai portālam vai zvanot televīzijai par kaut ko pasūdzēties, bet arī šis ieraksts sociālajos tīklos jau var, vai kāda sūdzība, kāpēc netiek iekšā pa durvīm, ja man vajag tikt pie domas un noskaidrot situāciju par Ogrei nav. Ogrei, cik es zinu, nav šādas atslēgas. Jā, un es arī nesaukšu, kurā tas bija šodien. Bet es domāju, ka cilvēki tiešām novērtē to, ka tā kunga un kalpa situācija vai tās lomas ir jādzēš ārā. Un it kā liekas, ka ir kaut kādas pilsētas novadi, kur viņas dzēšas. Mēs paskatāmies arī. Mums patīk, ka Rinkevičs aizbrauc ar riteni kaut kur un liek tur bildes ar sunīti. Viņam arī ir kaut kāda dzīve, nevis tikai brauc uz ārzemēm, uz NATO, ANO un visām pārējām. Es Kulbergu redzēju svētdien. Es svētdien redzēju dzīvu Kulbergu. Ko viņš darīja? Viņš nesēdēja VIP zālē. Kulbergs gāja Brīvdabas muzejā, tas slavenais gada tirgus. Ja? Un Kulbergs, man vīrs ārkārtīgi pukojās par to, ka viņam ir jāiet visa garais tas ceļš, nevis tur, kur tā centrālā ieeja, ja? Jo tur nav kur mašīnu nolikt. Nevis tur, bet mēs gājām no kaut kādas tur, man liekas, es nezinu, līdz tam gadu tirgum kaut kādi 2-3 kilometri varētu būt jāiet. Ja? Nu jā, jo tu noliec mašīnu, un tad tev ir jāaiziet līdz tai centrālai ieejai, un plus vēl tas un vēl gada tirgus vēl jāsameklē. Ja? Nu lūk, un Kulbergs gāja to garo ceļu. Un viņi bija, es tā skatos, tādi 2 gari vīrieši. Pēc tam vīru, tas bija premjers. Jā, tas bija premjers. Tad viņš to garo ceļu, ja? Nevis tur kaut kur tuvāk, ja? Viņš iet to garo ceļu un 2 ar miesas sargu laikam. Jo aiz mums nāca, labi, es nedrīkst laikam teikt, jo tad uzreiz sapratīs, ka arī nāca viens bijušais ministrs un viņš dzirdēja, ka es tas taču bija premjers. Viņš saka, jā, tas bija premjers ar miesas sargu. Tas man likās, tā nav VIP zāle un VIP kaut kāds tur šitā te privātā lidmašīna, ko tur, ja? Bet man patīk tas, ko tu minēji par tiem sociālajiem tīkliem, kad cilvēki uzreiz tiek sadzirdēti, ka jūs pamena. Bet nevienmēr. Dažreiz problēmas var atrisināt vienkārši arī uzrakstot mēdījiem, paziņojot. Mēs jau esam šajā vidē, mēs zinām, kā tas notiek. Un man arī pavisam salīdzinoši nesen bija tāds gadījums, kad cilvēks vērsās pie manis ar sūdzību, ka viņš iet uz domu, kur ir atvērta visiem, kur nav nekāda pīkstuļi. Un vairāk kārt norāda uz kaut ļoti specifisku problēmu, kas ir tāda tūlīt risināma. Un neviens nereaģē, kamēr mēs neuzrakstām rakstu. Un tad, kad mēs uzrakstām rakstu, nākamajā dienā visas problēmas tiek atrisinātas. Tā ir diemžēl ir realitāte šodien. Bet interesanti, vai tu esi daudz rakstu? Pie tevis ir nākuši tādām, tu stāsti šito gadu. Tev ir bijis daudz tādu cilvēku ir nākuši? Man nav bijuši, bet manām kolēģiem gan, jo es
mazāk ar tieši žurnālistu darbu. Bet man ir ļoti liels prieks, ka mēs varam tajā palīdzēt. Un es varbūt neatceros tieši, kāda bija tā problēma, bet paturpinot to sociālo tēmu, atceros, ka arī tajā pašā Ogres novadā cilvēks tad ietagojot, paziņojot pašvaldībai, un cilvēks, kurš pārvalda šos kontus, jau redz, ka klink, kāds mani atzīmēja. Vai tur bija kaut kas par ceļu remontiem, vai tur bija kaut kāda bedre, vai ikdienišķi arī lieta, kas tur nebija sakārtota, ko var atbraukt, savākt, vai novākt, vai novīlēt, vai sataisīt. Un cilvēks bija tieši vērsies pie pašvaldības, tad, kas par desām man traucē. Vai tur pārvietoties ar ratiņiem, vai vēl kaut kas. Un tas tika atrisināts, arī pati pašvaldība tad reaģēja. Man liekas, kas ir labi un arī noliek mūs vienādā līmenī. Mēs visi dzīvojam Ogrē, visi gribam, lai te ir viegli braukt ar riteni, lai ir ko darīt ar bērniem un kur nolikt mašīnu. Un līdz ar to viņi reaģēja uz to, un pēc tam ieliek arī paši ziņu, kur mēs tur uztaisām arī sev reklāmu, labu lietu, bet tā problēma jau tika atrisināta. Un tas, man liekas, ir tas labākais, ka nav vairs citreiz arī jāiet iesniegumu papīru kalnu ceļš, birokrātijas gaitiņos, bet mēs varam mazliet vieglāk sasniegt tos cilvēkus. Jā. Tas ir palīdzējis. Jā, bet man liekas, ka tas arī zini, kā visa šī tāda, tas es iešu uz bez tabū. Es iešu uz bez tabū tūlīt, momentāli. Es tūlīt aiziešu uz bez tabū. Un man šitas te, man liekas, ka šis arī nes līdzi arī tādas, baigi tādas riebīgās sekas kaimiņu starpā. Jo kaimiņi arī sāk viens par otru stučīt. Mums vienmēr ir piemēri par to, ka dedzinām lapas pērnās, izsauc pašvaldības policiju, vai tur, atbrauc policija. Jā, atbrauc. Jā, un tas man liekas tāda stučīšana vienam par otru, tas nes līdzi arī šo. Jā. Tas nav tikai tādu, jo tā aiziet līdz tam kaimiņiem un pateikt, mierīgi, jā. Tu taču redzi, ka es stāvu blakus, tām lapām, ka tur, tas man ļoti nepatīk, ka tāda kaimiņa attiecības. Man gribas draudzīgi dzīvot, man gribas tā labi dzīvot, bet es, protams, ka speciāli nedarīšu, lai tev sliktāk būtu. Bet kā ir daudziem, diemžēl, jā. Pilnīgi gribētos noslēgt šo sarunu ar tādu slaveno frāzi. Mēs visi esam vienā laivā. Vai ne? Maži tā, dzīvosim draudzīgi. Jā. Paldies. Paldies. Līdz nākamajai reizei. Tā.